Ok, turpināsim. Apskatīsim Matejas nodaļu, Matejas grāmatu 15. nodaļu 21. pantu līdz 28. Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tīras un Sidonas robežās. Un redzi viena kanāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēc un sacīja: Ak, kungs, tu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka. Bet viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad viņa mācekļi pienāca, lūdza viņu un sacīja: Atlaid to, jo tā brēc mums vai pakaļ. Bet viņš atbildēja un sacīja: Es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Bet tā nāca, metās viņam priekšā zemē un sacīja: Kungs, palīdzi man! Bet viņš atbildēja un sacīja: Meklājas bērniem maizi atņemt un to nomest viņu suņiem priekšā. Bet viņa sacīja: Tā gan, kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņa kunga galda. Tad Jēzus atbildēja un tai sacīja: Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev noteikti, kā tu gribi. Un viņas meita kļuva vesels tai pašā stundā. Es kādu rītu šajā pantā pamanīju kaut ko tādu, ko, manuprāt, iepriekš nebija pamanījusi. Kad šī sieviete nāca pie Jēzus un sauca pēc žēlastības, viņš viņai pat neatbildēja. Būtībā man rodas iespējas, ka viņš viņu ignorēja. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ka viņš nav sūtīts pie citiem, bet gan tikai pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Vai tie, kas tajā laikā bija Jeruzalemē, bija pazuduši? Nē, viņi zināja, kas viņi ir. Viņi precīzi zināja, kas viņi ir. Viņi bija Jūdas cilts. Kad abas valstības pēc Salamana nāves sadalījās, Jūdas cilts, mazās Benjamīna cilts un Levija cilts palika Jeruzalemē. Tie ir pazīstami kā Dienvidu karaliste. Pārējās 10 ciltis devās uz ziemeļiem, un tās kļuva par to, ko mēs šodien pazīstam kā Izraēlas saskaņā ar Bībeli un Bībeles vēsturi. Es aicinu jūs to izpētīt. Jūs varat iedziļināties. Rakstā 1. ķēniņa grāmata 11. līdz 14. nodaļā un lasīt par to. Tātad mums bija Jūdas cilts, kas bija sapulcējušies visapkārt. Kad Dievs runāja par to, ko tu uzzināsi, pētot Dievu vārdu, tu uzzināsi, kad Dievs teica, ka viņš izklīdinās šīs ciltis, tās bija 10 ciltis, ziemeļu ciltis, ko viņš un kā viņš tās sauc Izraēlu. Šīs 10 ciltis, kuras Dievs ir izkaisījis par 4 zemes stūriem. Šie 10 ir pazīstami kā Izraels, kas starp citu ir pazīstami kā arī Efraims, jaunākais Jāzebdēls. Līdz ar 10 cilšu izkliedēšanu un zemes tālākajiem nostūriem Dievs teica, ka tās vairs nepazīs, un ne pēc viņa vārdiem, ne pēc ādas krāsas, ne pēc mēles, ar kuru viņi runā. Par to runāja Jēzus. Tagad atgriezīsimies un apskatīsimies to vēlreiz. Viņš sacīja: Es neesmu sūtīts kā vien pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Viņu nesūta citiem, bet pie tām 10 ciltīm, kas bija izklaisītas svešās zemēs. Tu iespējams domā, vienu mirklīti es domāju, ka viņš ir sūtīts pie visiem. Pie pravieša Dekarta ir bijuši 2 tādi cilvēki, kas būtībā sauc Jēzu par meli. Nu, viņš tika nosūtīts visiem. Es vēlos, lai tu šodien to aptver. Viņa galveno mērķi un ļauj savai sirdī būt atvērtai. Es vēlos, lai tu saprastu, jo es teikšu dažas lietas, kas ir pravietiskas, ko pravietis Dekarts teica. Un es teikšu dažas lietas, kas ir ļoti dziļas, un tev nav jāstver šīs lietas. Un tev ir jāstver šīs lietas, un jāturas pie tām, un jāapdomā, un jāpēta tās, un jālūdz par tām. Un, ja nepieciešams, jāgavē par tām. Dievs rada to, ko mēs saucam par draudzi. Āmen. Turpināsim 25. pantu. Bet viņa pienāca un nokrita viņai pie kājām un sacīja: Kungs, palīdzi man.
Viņš atbildēja, nav pareizi ņemt bērniem barību un mest to suņiem priekšā. Viņa sacīja, tā ir taisnība, kungs, bet pat suņi ēd pārpalikumus, kas nokrīt no zemes, no savas saimnieka galda. Tad Jēzus viņai atbildēja, sieva, tavu ticība ir liela, lai tavu vēlmi piepildās, un viņas meita tajā pašā brīdī tika dziedināta. Es vēlos, lai tu saprastu, ka šī sieviete bija pagāna. Tomēr viņš dziedināja viņas meitu. Viņš tika nosūtīts tikai pie Izraēla pazudušajām avīm, bet fakts ir tāds, ka jebkurā laikā, kad mēs varam redzēt un dzirdēt, viņš nāks un dziedinās mūsu zemi. Viņš mūs dziedinās, viņš mūs atjaunos un ievedīs. Mēs skaidri zinām, ka Dievs ir dzemdinājis pagānu. Mēs zinām, ka Pāvils gāja pie pagāniem. Tagad radīsies daži jautājumi par to, pēc kura tieši Pāvils nāca klajā. Un mēs tajā iedziļināsimies nedaudz vēlāk, bet skaidri ir jautājumi, vai Pāvils bija pēc 10 ciltīm, vai Pāvils patiesībā bija pēc pagāniem. Pēc dažām minūtēm es jūs samulsināšu vēl vairāk. Un tad, cerams, mēs varēsim novērst visas neskaidrības un sākt saprast, kas tieši notiek. Bet galvenais ir saprast, kas šeit notiek. Kāpēc Jēzus izteicis šos divus apgalvojumus Jāņa 10 un Mateja 15. nodaļā, runājot par to, ka viņš nav sūtīts, bet gan pie Izraēlām pazudušajām avīm. Pāriesim pie Jesejas 8. nodaļas un sāksim to pētīt. Jeseja 8. nodaļa 13. pāns. Nē, bet turiet gan par svētu to kungu, Dievu, bīstieties viņu, viņš lai jums iedvež bailes un šausmas. Un viņš būs par svētību un svētnīcu. Kas ir svētnīca? Vieta, kur paslēpties vai droši turēt prom no kaitējuma. Āmen. Tas ir tas. Un viņš saka, svētīgi pats to kungu Dievu, un lai viņš ir tavas bailes. Stop.